Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta. Spriedzi pirms pēdējiem metriem. Satraukumu pirms pēdējā metiena. Klusumu pirms pēdējā sitiena. Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un tas ir 371 Battles AT centrs. Vai mēs varam ierot roksti? Tas ir pusfināls. 371 5. sezonas pusfināls. Protams, viņš nenotiktu, ja nebūtu viens fantastisks atbalstītājs, un tas atbalstītājs ir BetSafe Sports. Ierojam troksni! Fantastika! Ejam pie reperiem. Pa labi no manis saka, kas tu esi? Ejo, Serpentīns, a.k.a. Young Serp, a.k.a. Serps, a.k.a. Prospekt! Ok, un reperi pa kreisi saka, kas tu esi? YKM Liepainieks, Pif un Pau, Serpentīna, te nav, bang! Jūtam enerģiju. Pirmais, kas sāk, kā jūs redzējāt, iekš Vapify Green Room, ir Jamijs, tāpēc ieroram maksimāli troksni. Melo Shake, let's go! Jau kuro gadu atvelcies un atkal viss pa vecam. Tu pats to apzinies, ka tavā vietā jābūt leksam. Kur ir tas žēlstības pusi, you should go and get some. Patīk, ka tev pišķēt jābūt sūdīgam seksam. Ja nevēlas no to cepuri, tos frizieres ir teiskīts. Laikam strādā Rīmī, jo rindas pārāk basic. Ja battle raps ir tavas mājas, es laužu iekšā durvis. Tu esi noiet cetaps, tu pat zinātu muļķis. Šis MC domā, ka viņš roko stiltā ir prost diršana. Apšaut tavā bāzē zils eitavs karjeras krišana. Es atnācu apzakt pirmo un tad pazust tā kā firstā. Un ja es lienu tirsā, vismaz kaut kur tieku iekšā. Reiz teicu, ka Serpentīns ir mājās. Es nekad nenāku mājās, ja man divreiz mestu ārā. Mazais bārinīts ir beidzot ticis kājās. Tu mana tievā kuce un es lieku tevi barā ar šo dizainera krānu. Tevi izpist, tev būs GG, pēc katru papas ienu. Emai lūdzu, please don't leave me. Pie hobijiem viņš ierakst patīk kepons savā CV. Patīk dirsā arī ņem strapons no DD. Serpentīns nav streita, sajūt sauri un izlaiž līkums. Turīt parādīšu jums visiem to, ka viņš ir sīkums. Tīri tā, lai zināt, manā stokā labs pirkums. Ja nestrādātu Anglijā, tos aplis būtu cirkuls. Tava 15 minūšu slava bija jau jenotos. Ilgi kop stilu, cik tu izmeti remontos. Vari mēs pančus, bet es nekādi nelokos. Tie no tavi bāri labs, draugs tevi nenodošu. Uzvara debijā, tie ir tavu 5%. Man aliņā vairāk, iekšā pāris grādi rotē. Neviens negrib tevi kopēt, nemīz, ne es tikai šokēts. Bet šitā palies vēsturē miris kā vecs mopēts. Ar to, cik ļoti tu miso, tev pat kontrā nedod pistoli. Tos pants te pa brīvdot, ka man sūt uz izsolu. Labprāt izslēgt tevi kā TV un tad pazaudēt TV pult. Noliec savu miķi, neviens negrib tavās pērēs būt pants. Rauds, joptai! Ok, atticētis, kā es patika, jābija raun tev! Serpentīnam ir jāatbild, let's go, Serpentīnam! Vai viss gatavi? Goddamn, šī ir sajūta skaista. Pusfināls, jā, man šeit sen bija laiks. Gribi uzvarēt šo slutu vecīt gaidi ar maisu. Skatos kārtējais klauns, liepājai kaunu te tais. Jā, es dabonu sieru, jā, es dabonu maisu. Kamēr tu tik mājās māki uzlikt sieru uz maisu. Tava brālēna dziesmas visi klausās ar kaifu. Kamēr savā dzimtas kokā tu esi vienīgais traips. Tiem, kāds nezin, viņš ir Sorģija brātlēns. Nogrieza no končiem tevi, jo tu neesi tā vērts. Ja viņam būtu jālem, kurš te kuru pārspētu. Tavā vietā tagad Kazimirs stāvāt, bļa. Tu viņa dziesmas tik pārtais. Ja mīs ir tik saltī, vairāk dziesmās neņem skābais. Tik ļoti saltī mājās katru dienu sālsmais. Poketi uz svariem, bet tev pašām uz tiem kā aptvaik. Jūs ar Linlī esat vienādi faktiski. Vai tev nav žēl draugam karjeru sapis? Tu viņam mācīji repot un mācīji taktis? Jā, nav brīnums, ka viņš papisa, bļa. Jā, no Liepājas uz G-Town. Kājās J's, bet tev saka sīt vajag sīk naud. Rīmas tavas paliks vienmēr fonā tā kā Deep House. Puika primā, bet tev katrs šeit ir weak rounds. Tu tik lēm,
Es tik nice, nopizdīju Drake flow, tagad ceļu hype. Tu ej pa crazy, es eju taist. Gribi būt par vīru, bet tu puika esi maiks. Paņem savas pūks, nodze no vajag. Tas, ko tev vajag, tas, ko tev vajag. Es online kā messengers, tu lago tā kā skaimunis. Bļaļ. Suka saik, šito veco triku zini. Es to padaru tik svaigu, man kļūmanis aiz muguras. Paceļam balzi. Bļaļ, zai, bal, iedu reload, Melo, iedu reload, fuck. Bļaļ, iedu reload. Ai, bet bija labi, iebil. Double psych, visiem gribas mani dzirdēt, tāpēc pavilcinu laiku. Pret mani šitie underdogi jūtās tā kā zvaigznes. Tu pārāk daudz to koku pūt, tev galvā jau ir skaidrs, bļa. Un kā tu vari vispār kādu mācīt pīmpi atlasē, pats nezināji, cik ir 12 rītas, bļa. Ok, šito lūdzu izgrieziet, jā, izgrieziet un ielieciet top 1 moments, kā Bruno tika apists. Jā, šitā tagad TikTokā šito vajag ielikt. Ok, labi, otrais rauns, iedod maksimāli troks, tātu centrs. Melo šeit, let's go! 3 gadus stāšu, kā tu nezvēl dabūjis tiesības. Tev tiesības ir klusēt, ja neizsniegšu liecību. Man viens kļūrūdi, kur tavs jurists, lai pierakst piezīmes. Kreisais pacans vienmēr bijis kopš dienas, kad tu piezīmi. Šis tavs obligātais dienas ir mans obligātais mielas šodien jūtās varens, tāpēc ūdeni man pienes tik daudz krāni joki pantos rūdi, ko tu mēģini kompensēt. Varbūt tāpēc meiči tevi vienmēr mājās kontrolē. Rūds lielais sitējs, tu bērnībā biji katols, paņēm līdzi svēto ūdeni, lai tu beigtu blatot. Atbrauc saldinieku un iedev kaut kam tur pa kastrot. Bļet, tu nāc no jūrmās, tu pat stundas nevarēji pastot. Tev haslot, izdodot depozītu, kad izmet 8 pa 8. Kā šo mazo kustoni pirks neviens beidz sapļot. Dzīvo blakus deputātiem, gosipo kā vecen. Tu domā, mūsu prezidents ir šlesers? Uz battle jānāk prezi, jo šis džeks ir tajos nodrās. Gribēji būt fitīs, bet tu paliki tikai nokrāsa. Mostās labu rītu serpentīnam, saka Saul. Kāpēc slēp to, ka tavs īstais vārds ir Pauls? Tu man teici, tev bija jābūt prospekts Saiferī. Mazais melis par to sapņo, ejot darba gaitenī. Viegli dirst par darbu, sensim pieder sporta veikals. Tāpēc Paulu uzliec make-up. Meidīt, vienā sezonā izdarīju, ko tu bļet trijās. Milka 3. gadu pazemo, vot tas ir dinārs. 3. no sirds, domāji pacelt, tā bija mirāža. Tu šeit nāc dabūt aliņu par brīvu, kā es zināju. Rūdi, kā es zināju. Klausies, nespēlēju futbolu, bet te būs aknu baseins. Arsenāls man pilns, kamēr pie reperiem grabini kapeiks. Cilīti diemos un jautā, kādā būtu koncerts. Tu nesaprati konceptu, to saņem tie, kas nopelna. No rīta pamodies brauk. Tev vakarā nekas nemainās. Pārskats pagājuši tev neveicās. Laiks ir pielikt punktu, tā lai 5. sezona ir tava pēdējā. Pants! Nē! Ai, labi, ka es neesmu žūrijā. Es par šito uzreiz atdot. Labi, iedod maksimāli troks serpentīnu. Let's go, Melošēk! Yeah. Sorry, Marko, es tavu otro favorītu izmetīšu. Yeah. Jā, par tevi daudzus faktus galdā likšu sorry. Uz steidžu tu kā slavenība, es šeit tā kā Gobzema story. No tavas kapja valku skeletus un zombijs. Zinu, ka no patiesības večuks tev ir fobija. Teicu, labāk padomā pirms šito sūdu parakstī, bet padomus tu neņem parā, tāpat kā garumzīmes. Viņš saka, pacēlis man dziesmu, bļet, tu parazīts. Labākās tavas 4 rindas tās, kuras es tev sārakstīju. Vēlreiz tevi miksē, bļē, es labāk eju kārties. Ilgi taviem trakiem klāt es negribēju skārties. Jo, lai bišķīs atdzirdētu domu taviem pāriem, uz katra tava traka 10 kompresorus jāliek. Nepacel šo līmeni tev pat, ja būtu dankrots. Ja panči būtu nauda, tavi izklausās pēc bankrot. Ritms tev ir dirsā un vēl rīmes raksta random. Lai YouTube tevi saprot, Bruno, vajag tevi samplot. Runā par to repa spēli, māki tikai kampot. Labāk aizver savu muti,
Balstiņa kā puisītim, genos tev ir gļuki, tev dziesmās lieli bauti, nu ja ir, tad tikai tukši, varbūt pārvērstos par reperi, ja kāds nopučo šo krupi. Skatos, kā pret saviem draugiem tiešām tev nav cieņa. Bļaļ, batlā pārāk žos, ka tu tur iesmēji. Teici Linlī sūdīgs un tūri kā uz iesmu, bet stil ar tavu brālēnu viņam ir vairāk dziesmu. Tu dirsi tik daudz, ka tev filtrs jau ir aizdirs. Nodirs mani tagad, ģipa tālo, ka nav bailes. Pirms sezonas kā šodien es vēl atceros aiz laimes, kā lūdzies, lai es nepiedalos, večuk vai jau aizmirst. Teiksi, ka es kapoju, bļa, nemīs, večuk man vēl ir bilds. Atceros, pirms sezonas mūsu sarakste bija silts. Ņemu tumbām vadus tev ap kaklu valku cilp, nometu no tilta. Izvalku dzelzi no tavām asinīm un uztaisu savu grils. Ja mijam ir vājība, kas iekšā zvārus modina, parādīšu triku, kuru ļoti labi prot viņš. Bļa, man laikam kaut kas nokrit. Esi tagad labs suns un aizskrien pēc šī kociņa. Jā, atos visus tik priekš grama viena. Tālo, ka ir brīvs ar druškus viņ jau kuro gada dienu. Dāmas varat aizmirst, ka viņš kļūs par jūsu kavalieru, jo čiepa mājās gaida šo ar lauku sētas labumiem. Jā, tu varbūt esi zināmāks, bet šobrīd izmērē tevi, man šeit ir primārāk. Battles baigs žoskīs, bet mums rezultāts ir zināms. Jā, es palieku gandrīz dzīvs, tu paliec gandrīz finālā. Pants! Ej, jau atcentu skaidrs patīk otrais round! Ierodam troksni jāmijām, tad trešo raundu vajag troksni, pamostamies! Let's go, Melošēki! Īsti ir degun, ka tu rapo par mani, bļā. Ujaks, var redzēt, ka gatavojās dienām Prospekt džemperi ir uzvilts. Yeah! Pie mīķa tagad neviens cits kā jam, bet nolikāt pretī man šito fuj. Ja vārdi ir ierocis, atklāju uguni, lieku tos, kur tev pūrns tev, vai kādu futbola rindu pret mani, lai Marko tev iedotu punktu. Nekas, ko tu rapo nav cieti, tāpēc tevi viegli ārā stumt. Šito zāģi es te nedabūšu, tu spēlē tagad manu spēli. Tava labākā daļa no battle ir tad, ka tu pretinieku tikai mēģi sēdi. Tev zīmoks battle raps un tie būs vienmēr tavi griesti. Tev jā, vēl iksātu sūdu tu griest. Kad tu piecelies paskaties spogulī, tu tajā iekšā redzi vēl 5 tāds. Bet ja nepastāvētu spoguļi, tad nebūtu manis te vienādi. Vai paldies, ka tu piekāpi, paņem L un tiekās. Šo piena puiku es izvārīšu un pārvietīšu te sviestā. Pirmais battle reperis, kurš apvainojas par tekstu. Vai zinājāt, viņš gribēja mazo rūdi sīst, jo papisa batlu šī mazā kucīte negāja darīt to pati, bet sūtīja pacenus. Lai tev, bļai, noslauka pakaļu, pokerfeicā šo paceļu. Kādu laiku jau čipus krāja, sorry, es dabūju full house. Kādu laiku jau visu gāž, ja meklējat, kur likties, pie serpentīna var tikties. Jo viņš Facebook postos reklamē to, ka viņam ir brīva māja. Tu dinozauri, battle repa tīreks, tavi īsie panči mani neskar. Kāds AFK, tu esi īstais defaults, tāpēc par audio neskan. Neoriģināli traki, tie skan tik sekli, bļa, ko tu mēģini motivēt. Shoutouts Betsafe šitai spider streamā reklamē optibēt. Pisies mājās! Ej, jau kāds patika, pants, jau ierod troksni! Ok, labi, ierod troksni, pēdējais rauds šajā batlā! Es nedzirdēju, vēlreiz ierod troksni! Superīgi! Let's go, Serpentīna, let's go, Melošēki, aiziet! Nu, par ēnām parunāt grib, jā? Sarunāts. Jā. Šitas, man liekas, tava tipa beats ir. Man tā liekas. Bet labi. Jā. Trešais rauns šī etapā, vēl viena loda man plintī. Es cīnījos par pusfinālu, tu šeit nonāci simplī. Es varu pateikt visiem, kāpēc tu uzvarēji Linlī. Jo pirms battle viņš savus pantus tev noskaitīja pimpī. Ja man kasiki būtu tik daudz kā tev, es nomirtu no
teici, ka Linli ir tava ēna, bet tu sako viņam pa pēdām. Tu esi pēdējais čoks, kam vajadzētu runāt šeit par ēnām. Jo, ja Sorģai nebūtu blakus, tu joprojām plats ķēpāt. Notir savu draugu tā vai pašam nebija kauns. Nē, tiešām šitam džingeram savas dvēseles pat nav. Yeah, kādam aiz muguras katrā betlā tu stāvi, jo visiem tu draugs. Nē, visi no malas jau saprot, ka tev prosta interesē klauds. Es nāku repa spēlē, man apkārt ir tikai karaļi, kamēr jamīs netiek repa spēlē. Kontam aizmirsa paroli. Tiesmās piemin dārgus brandus mājās, zelta palagi, bet tavas rīmes ir tik lētas, ka tās neklausītos pat nabagi. Tev iespējas lidok ar degunu, kamēr spēlējies mājās zem 7 tak. Dabūn vienreiz savu menedžeri, jo pats tu sevi tik dedzini par tavu mārketingu. Vairāk jēgas ir pat cauram prezim, bļat, tev ir dziesma ar ozi, un par to pat neviens nezin. Par basīšu spēli uzdot odam jautājumam prasās, ko viņš dara komandā, kur ir reperu sastāvs. Jamīs uz laukuma Šaks un Īls, bumbu pēc bumbas tik met droši, bet metieni tavi tāpat kā panč. 1 no 10 tik lando. 2 Ernesti projektā šajā, bet šitais no abiem ir lecīgāks. Un runājot par tevi šo vārdu izrunāt, bet ir pretīgāk. Beidz sev vienreiz melot, jo tev uzvarēt šeit nespīd, brāl, ja reiz tev iedos 5 paks, tas būs tikai kredītā. Jamīs no rīta pamostas brauk, un braukiet gulēt vakarā, viss tirsā biznesa sakarā, un vēl lielākā tirsā ar atskaņām. Agrāk Jamīs vadāja domino pits pa brīvības ielu, tagad es garām tev 3. raundā uz finālu skrien. Made it! Jamīs nesen bija zvanu centra strādnieks, zvana ļaudīm, prasa naudu, biežāk nekā krāpnieki. Ja uzvanītu, man tevi nahuj pasūtīt par prieku, jo pateikt pretī vari tik paldies un jauku dienu. Pusfinālā abarotus vairs nevelk tava polka, tavu stūrgalvību ļoti labi noslēp tava čolka. Tavai repa kara flotei mainīt kursu vairs nav tolka, jo tev neiepeldē dostā laužu krastus tā kā kolka. Pan! Ejo, Ati centrs, kā jums patika šis battles? Ierodam troksni, kā jums patika battles? Lieliski! Ejam pie žūrijas, lai uzzinātu nākamo finālistu, kas cīnīsies par tām naudas summām un par vispasaules slavu. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir maksimāli troks, tas ir Ots. 50. Bļaļ. Ahujienīs battles. Paldies. Tavs pirmais rauns, man liekas, bija tavs labākais rauns vispār šajā sezonā. Tev bija viss pilnīgi viņā, tu par visu biji padomājis. Gan tas, ka tu atsaucies, ka tavā vietā jābūt Leksam, tavs frizieris ir Take Keith. Es nekad nenāktu mājās, ja man 2 reiz mest ārā. Tu ieliki stilā, cik tu remontos. Uzvara debijā ir tavu 5%, un tad tu aizgāji uz to šmigas hujāt. Un, man liekas, tu viņa ritīgi. Tu iesāk pirmais, un tu viņu apēdu, un man likās, Jamīs ir atnācis. Un tad Serpentīns. Teikšu, ka tu līdz tam reload prikolam, man liekas, tu biji vājāks nekā Jamīs. Bet tas reload prikols atkal ir leģendārs sūds, tu apisi Bruno, un tu nobeidz ritīgi sulīgi ar to, ka tu kādu vari mācīt, to pat atlasē nezināji, cik ir 12 rindas, ritīgi krūti. Bet pirmo raundu es laikam vairāk Jamijam atdodu. Tātad otrais rauns ir tas ūdeni pienešanas prikols. Tu nāc no jūrmālas, tu pa stundas nepastoji. Prospektu Cyphers, kas tā kā... Es vēl neesmu līdz galam sapratis, vai tas atspēkoja, bet man likās krūti. Un vienā sezonā accomplishoja to, ko tu 3, bet tev dikcija mazliet piekliboja 2. raundā. Atkal tev gēnos ir gļuki. Neredzēju uz to prikolu, ko tu rādīji tur. Es nevaru, ka tā saraksta, mēs žūrijā neviens neredzējām vispār, tas nenostrādāja. Izvelk dzelzi no tavām asinīm, uztais grilu, aizskrien pēc koka, un lauks sēdz labumi, un gandrīz dzīvs, tu paliec gandrīz finālā. 2. rauns atkal Serpentīnam, un tad 3. raundā Jamīs bija atkal kruts, bet varēja redzēt, ka tu esi mazliet, varbūt ne intimidētots, bet tu paņēmi bišķiņu pie sirds, ko viņš parepoja, un tas ir arī saprotami. Bet tas tev neapstādināja.
vislabāk izklausies tad, kad tu parodē citus, gribēsi iztrūdi un aizsūtīja pacientus, tas bija hard. Īstais defaults, BetSafe streamā reklamēja opti, bet, rītīgi krūti jāmī, tu pizdēts, tu arī biji nostrādājis. Serpentīns 3. raundā, Linlī noskaitīja savus pāns tev vafelē, lēts rīms pat neklausītos nabagi. Tu izmantoji jāmīja propu, ar ko viņš tev iemet, kas vispār ir pizdēts, man liekas. Bet, jā, abiem bija made it referents, kruta, tev bija bišķiņ krutāk, un lai vai kā man, jūs abi džeki patikt, man ir jāizvēlās viens, un aiz tīrākās sirdsapziņas es varu droši teikt, ka, manuprāt, šo battle uzvarēja Serpentīns. 1-0 Serpentīns. Nākamais, kas saka, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir Marko. Iedaram lielu troksni, Marko. Jau čau visiem, sorry, es runāšu gari, jo šis battles ir to pelnījis. Es sākšu ar Jamī. Ko es zinu, ko tur kaut ko pateicu. Viss pa vecam, te bija jābūt Leksam, bija nice. Laikam jāstrādā Rimī, jo Rins pārāk basic, jo Rimī ir tas basic brands. Jamiem bija ļoti, ļoti daudz punchline, vot šitādi, ja. Ja es lienu dirsā, tad vismaz tieku iekšā. Tev bija Serpentīna flows, tev bija labs lines par jenotiem, tev bija labs lines par 5%, un kad tev bija aliņā vairāk rotē. Un, kad tu sāki rapot, man likās, nejaus, Jamīs pacels šito. Un varbūt arī pacels, nezinām. Un tev bija lines par, ka Take Keith ir viņa frizieris, jo Take Keith tags ir Take Keith, fuck these dudes up, vai ne? Tas bija ļoti smieklīgi, un tās pāns bija ļoti krūts. Un tad Serpentīns trāk rapot, un karoča, I ain't gonna lie, sākumā tev bija baigi mīt, tur īmēja laiks un mais, un man likās, Serpentīns atkal kā pret mazo rūdu atnāks. Un laiks, maize, tur, bija kaina mīt. Un tad viņš sāka bišķīt iet iekšā, sāka repot pa Brālēnu un Kazimiru un Saurģēju, kas kaina jau bija pateikts, bet viņš sāka tur iet iekšā. Un tad viņš sāka, pateica, ka tu mācīji Linlijam repot, tāpēc viņš papis un bija tāds, jau sākas. Un tālāk, tev bija vēl cita line, kur tu gāja tālāk un bildoja, bet varbūt grūti saprast, varbūt pat Jamīs pacēla pirmo pantu, bet bija ļoti tuvu. Tālāk Jamiem bija par 3 gadu stāžu, tev nav tiesības. Tālāk schēma turpinājās, tad bija mega atsauce uz Leksa batlu, un kad tev ir jānāk prezi, jo šis džeks jau ir nodrāsts, kad tevs vārds ir Pauls, es nemaz to nezināju. Fuik, pēc 3 gadiem atklāt jaunu fucking faktu par tevi krūti, ka tev ir jābūt nevis saiferī, bet darba gaitenī, kad nespēlēja futbolu, bet te būs aknu baseins, jo Liverpoola. Un tālāk bija lines par Arsenālu, bija krūti, bija tālāk pamodos braukt, bet tev vakarā nekas nemainās. Hard. Karoči, tu darīji to, ko Serpentīns darīja savā pirmā raunda beigās, un bija rītīgi krūti. Un Serpentīns atkal bišķīt iesāka bišķi lēnāk. Tev bija pirmās 4 rindas labas, bet huizina, vai viņas bija true. Tev atkal bija tas prikals, ka tu tā kā dirs par čuvaku, bet es īsti nezinu, vai viņām bija svars. Bet, jo tu pateici, ka tu negribēji skarties taviem trekiem, bet Jamīs bija uz tava albumu. Jā, nē. Kas? Jā, tu Jamīs bija feats uz tava albuma. Tu nevari teikt Jamijam, ka es tev negribu pieskarties, ja viņš ir tavā albumā, fujiek, un es to dzirdēju. Un, kad tu to pateici, man likās, laikam Jamīs uzvarēs. Bet tālāk tu sāki stropot par lieliem pautiem, bet viņi ir tukši, par izaugt dzelzi no tavām asinīm, uztais savu grilu, kādaudt zops ins, fujiek! Es ir labs suns, aiztiem pēc šī kociņa. Par lauku sēdz labumiem. Kādauts Alisei. Es palieku gandrīz un tas man bišķīt izručīja tavu pantu, jo man līdz tam likās, ka jūsu panti abiem ir uz 7,5. Un tā kā tik tuvu, jūs gājāt tik tuvu, goda vārds. Un tu beigās izručīji ar to, ka es palieku gandrīz dzīves. Tu paliec gandrīz finālā.
Tā ir mega rinda, Džeka, tā ir mega fucking rinda. Un tad mēs ejam pie 3. panta, un līdz šim ir 1-1. Es teiktu, ka ir 1-1. Ir ļoti tuvu, nu, huizin, var strīdēties. Kroči 1-1 atpirstās. Jamī sāka, ka viņš gatavojās par ēnām, par prospect jumper, par futbolu, tad, kad tu ej cieti, bet viņš tevi ārā stumj. Bet Jamī pirmo reizi visā šajā projektā es teiktu, ka tu sapisies flowā. Jo Jamījam šo sezonu, es nezinu, vienam no jums, ja godīgi, jums abiem šo sezonu viskrūtākie flowi. Un Jamī, tu pirmo reizi kinda bišķīt nogāja ķipa no tās līknes. Un tāpat tev bija krūta laini par to spoguli. Ja nepastāvētu spoguļi, tad nebūtu man vienādi. Ir mega lines. Viņš nav personīgs gan, tāpēc, bet tas lines ir ļoti, ļoti krūts. Par to, ka viņš gribēja sasist mazo rūdu pēc batla, nu, tas bija kind true, jo es piedalījos pagājušajā sezonā. Ja? Es atceros, kā Serpentīns jutās pēc tā batla, un tas bija, man likās, bet tu beidz savu pāntu ātri, un Serpentīns sāka revot, un viņš ierepoja par to, ka te Linlī tev noskatīja savus pāntus pimpī, kas ir true, jo es zinu, jo tu man to pastāstīji. Pēc batla, viņš man to pastāstīja pēc batla. I'm unbiased, all right? Rindas lētas, neklausā, tev bija kaut kāds, ka rindas ir lētas, un viņi klausās tikai nabaga, tas bija mid. Tas nebija labs punchlines. Nu, kaut kas tāds. Tev ir dziesma ar Ozi, un to neviens nezina. Ļoti labs punchlines. Ko viņš dara repera komandā, jau neviens nezināja. Tev bija daudz tā kā simple line, kuri bija kind of true. Nu, kaut kas tur nebija, bet overall, tu sāki vienmēr lēni, un uz beigām tu rīktīgi ieskrējies, un ja Bruno reiz tev iedos 5 pakas, tas būs kredītā, vadāja pizzas pa brīvības ielu, mega rēcīgi. Nu, bļē, sorry, tā kā tev bija pāris laini, kas bija cap, bet tie laini, kas nebija cap, viņi rīktīgi hitoja. Un man visu laiku ir tā, ka, ja piemēram, Jamīs iepiš 7,5, 7,6, 7,5, Jamīs 7,6, un tas pēdējais lines, laikam, pēdējais pants tev izručīja, jo es arī vakar ar Jamī runāju. Mēs bijām stūdžā. Un viņš teica, ka jūsu pēdējais pants būs riktīgi īss, jo jūs ķipa sarunājāt. Un es tev teicu, skaties, ka viņš tev neapīš, ka tev ir īsts pants, un viņš turpina revot. Un viņa pieredze pierādīja, ka viņš tev apīs. Un sorry, brāl, Jamī, tu esi mega krūts. Lūdzu, visi uztaisot rokas Jamījam. Lūdzu. Es no pašas sezonas sākuma teicu, ka tev jāpiedalās. Tu esi mega. Tu esi viens no labākajiem. Man jābūt godīgam. Serpentīns par matu tiesu uzvarēju. 2-0 Serpentīns. Nu, pamaties, es teiktu, ka pa kādiem 0,5 punktiem kaut kur tā plus mīnus viņš uzvarēja no Marko puses. Vēl nezinu. Nu, es no Marko puses saku. Jau kuru sezonu? Mēs strīdamies visu laiku. Mēs sarunājām. Bļēt, labi. Ok, labi. Nākamais, kas sekoja, redzējis, ko dzirdējis, ir iedara maksimāli troks, kreisais krāsts brīvruna projekts Jeko! Divas lietas par Marko ir ļoti labi stāvēt viņam blakus, jo viņš paskaidro futbola pančus, kurus es vispār nesaprotu. Sliktā lieta, man nav ko vairs teikt. Viss, ko es esmu pierakstījis Marko, un Ots jau arī visus tos pančus izcēla. Vienīgais, kas netika izcelts arī, kur tas bija, tas laikam bija. Visi saka rapa spēle, man ļoti patīk, ka tu nezini pat paroli savam kontam. Bet jā, nu principā čaļi visu pateica. Man ar Marko sākumā domas nesakrita par kaut kādām lietām, bet viņš vēlāk visu paskaidroja, un tur arī sapratu, kāpēc mums nesakrita. Nu ko, apsveic. Dai, serp. Tie, kas nedzirdēja un neredzēja punktu Serpentīnam, 3-0 Serpentīns ir finālā. Bet mums ir vēl palikuši 2 jauni žūrijas cilvēki. Viņš ir atgriezies, un es gribu, lai viņš paliek uz palikšanu. Tas ir Goči, iedod rokas Goču! Jā. Zai bijis battles, man ļoti patikās.
Jā, man liekas, ka tu pirmajā pantā drusku noliec no beata vietām. Man liekas, tev flows bija drusku par ātru, lai tu pats noķertu viņu. Es dzirdēju vismaz pāris vietas, kur tu noliec. Pāri tev bija pizdēts šodien, bet jā, tev bija arī propi. Tu biji paredzējis visu, ko viņš darīs un izdarīja pretī. Būtībā, jā, viss ir pateikts. Tavs reps bija drusku viendimensionālāks, jo tu vairāk spied uz bāriem tieši. Serps tur pretī bija padomājis par visu. Viņam bija šovs, viņam bija flow, viņam bija propi, viņam bija, viss. Tā kā, zai bisjām, punkts Serpim. 4-0 un pēdējo balsu mums atdod Zeļs, iedodam arī viņam troksni. Ejau, čau visiem! Ko sāksim ar Jam pirmo pāntu. Žēlstības pusī, man likās ļoti rēcīgi. Ja, kad viņš iesāka tā jau ar smieklīgu rindu. 5% no Jama puses, kas man likās, viņam asinīs vairāk, 5%. Kas attiecās tevi Serpentīnu. Tas, ka viņš mācīja Kazimiru un Kazimirs papis, sapratu, tas bija labs prikols fonā kā Deep House, tas bija vēl viens, ko es noķēru. Tā, Jam, pirmais, tu labi turējies beat, tu biji ļoti laba attieksme, enerģija. Arī varēja redzēt, ka tu tiešām atnāci un ar tādu pašu savu enerģiju kā Serpentīns mauca pretī, jo viņš ir ļoti agresīvs tieši savā piegājienā. Tādiem šova elementiem pirmajā es tā super neko pārāk nejūtu, bet tur pretī Serpentīns ar to suka saiku prikolu, man liekas, tas bija afigēni. Iedodam troksni par to. Un laikam man varbūt kādā brīdī likās, ka jau otro reizi, kad viņš sapisās, ka tas bija, nespeciāli. Tad, jebkurā gadījumā viņš sapisās uz panta, kurā atgriezties bija ritīgi kruti. Līdz ar to, viņš noturēja to enerģiju. Tā. Yes, super, labs aktieris. Jā, par Serpentīns, tad sāksim ar otro raundu. Jāms, prospekts man šķiet, ka tev nesagāja īsti, jo saprotu, ka tu paziņoji par prospektiem, ka tu esi prospektos tikko sākot batlu, līdz ar to tas lines nospēlēja ne tev par labu. Jā, es pareizi sapratu. Super, jā. Par tavu paziņojumu. Tad noteikti varu uzreiz pateikt, ka tev dikciju piekliboja otrajā pantā vairāk kārt, un tika līdz beigām, viss kārtībā. Tā ko. No šova elementiem, jā, tev bija prezes no čomiem, tas bija ritīgi krūti. Prezes, ko meti čom, tas bija ritīgi krūti, bet tu to saprati, varbūt stulbi izklausījās. Jebkurā gadījumā tu saprati to prikolu, jā? Ko iedodam troksni? Hei, man debiju šeit. Ko, labi, ejam pie trešā raunda, kas arī daudz ko izšķīra šajā gadījumā. Ja man bija krūti prikoli, viņš gāja turīgi. Palika garlaicīgs nedaudz par mazo rūžu sišanu. Tas bija ritīgi krūti, ja tā ir taisnība. Protams, tas iegrauz. Un Serpentīns tur pretī, jā, par to, ka Linlī noskaitīja pantus pievienošos saviem džekiem. Jā. Serpentīns vispār kopumā, visos raundos likās, ka viņš sajūta to bija daudz labāk. Viņš tagad spēlējās ar viņu, ļāva viņam elpot. Un tas man likās ritīgi krūti. Gan viņa šova elementi, publikas elementi man paķēra vairāk. Un viņš iegrauz tev sāpīgāk par daudzām lietiņām. Gābi bijāt krūti, bet mana balss arī bez sirdsapziņas pārmetumiem aizies Serpentīnam šoreiz. Super, paldies! Maksimāli troksni vēlreiz visi! Serpentīns 5-0 tiek finālā. Tu, Jamī, vēl pa trešo vietu cīnīsies un vēl varēs sev pierādīt. Tas bija 3-7-1 battles. Seko mums pilnībā visur. Pra! 3-7-1